Darbojas, tad ir uzskums. Es atvainojos, bet iedzīvotāji ir pārnu. Es nezinu. Tad varbūt jābalso. Jāprasa, jo uzņēmēji nevēlējās. Pēc tā raksta, kurš bija avīzē, nekorekts, jā. Tāpēc uzņēmēji negribēja, lai jūs pretvietīgi. Es gaidu. Ko iedzīvotāji saka? Jau aizstāja tādi raksti, ne tikai vircaunieki satraukšies. Ko uzņēmēji saka? Nākiet uzņēmēji šur. Arī vienkārši no tautas jāpārst. Nē, uzņēmēji, nav ko slēpt, vienkārši. Iedzīvotāji, ja zemnozīmes spējas uzrakstīt korekti, taisnīgi, nav problēmas. Jā? Bet uzrakstīt par to, ka zemnotiesība arī rakstā toreiz par šo cukuri ceļu, ko cauri, nezinu, ko kurienes ir, kā naudu piesarunājis uzbūvēs, jā, kas ir uz nosmi, jā, nu tas nav, nav korekti, jā. Tāpēc mēs varam, ja jūs kaut korekti rakstīt, es domāju, nav problēmas, jā. Tāpēc būsim solīti. Es vēlreiz pārtraukšu. Vēlreiz grūti punkts, mans telefons parādījās internetā visās mājaslapās, plus pie manām fotogrāfijām, jā, jūs ziniet, cik man zvanīja cilvēki. Kā jūs domājat? Protams, un nāca personīgas ambīcijas, tam līdzīgas. Es nedomāju, ka es šitos ļoti patīkami. Jo tas ir vēlreiz, es pasaku, tas ir mans darbs. Es tur neesmu. Tās nav manas finanses, es esmu tur darbinieks. Un manas personīgajām ambīcijām vienkārši negribas vispār nevis realizēt. Jā, vajag cilvēku vēlēt, lai viņš cerēs uzrūdzīt zolītus. Tāpēc es vēlreiz saku, kad es par šo jautājumu, kā es teicu, zinu, tik daudz, ka uzņēmēji teicu, es vedīšu veikalu pārpalikumus, ko apstrādās un tālāk transportēs, jā. Bet tagad presē parādījās citi jautājumi, tāpēc, kad es sanāku kopā iedzīvotāji, ir klāt uzņēmējuši žurnālisti, lai noskaidrotu to, kas tur domās darīt un kas notiek. Lūdzu, jums vārds. Vispirms mani saucāja, ja? Es pārstāvu Sijāpālu.